Es pirmo ēteru gaidu ar trīcošu sirdi nedaudz un arī nedaudz trīcošām rokām, jo es pirms vairākiem gadiem apzināti pieņēmu lēmumu aiziet no darba kadrā un palikt tikai aizkadrā. Līdz ar to šis man būs atkal jauns izaicinājums, bet tā kā man patīk izaicinājumi, tad redzēsim, kā tas beigsies. Es vienmēr tikai priecātos, ja kultūras ziņā būtu pēc iespējas vairāk jaunumi un ziņas par kino Latvijā un pasaulē. Man liekas, ka īpaši pēdējo gadu laikā, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, ņemot vērā pandēmiju visā pasaulē, mēs kā sabiedrība lieku reizi esam saņēmuši atgādinājumu par to, ka kultūra ir tas, kas mūs vieno. Vieno kā cilvēkus, vieno kā sabiedrību, vieno kā viens valsts iedzīvotājus. Un kultūra ne tikai man dod iemeslu būt labākam cilvēkam vai domāt par to, kā būt labākam cilvēkam, bet es gribētu ticēt, ka arī citiem tas tā ir.